Sveiki, draugi! Šīs nedēļas afirmācija ir vēlme rīkoties. Vēlme rīkoties ir apzināti jākultivē. Tā ir prāta attieksme un nav atkarīga no ārējiem apstākļiem. Vairums cilvēku vēlas vai nevēlas atkarībā no viņu patikām un nepatikām. Šis ieradums tiecas izveidot noslieci uz nevēlēšanos, kas pamazām kļūst hroniska un sev pievelk hronisku neveiksmi. Negaidi labvēlīgus apstākļus, lai atmodinātu vēlmi sevī. Trenē sevi attieksmi teikt jā dzīvei. Bieži ar šo vienkāršo attieksmi tu sastapsi veiksmi negaidīt pie savām durvīm. Un tad kopā noskatīsim afirmāciju 2 reizes skaļi, tad klusāk un visbeidzot čukstus, un tad es atkārtošu balsī, bet jūs atkārtojat tikai mentāli pie sevis. Es sagaidu visu, kas pie manis nāk, kā iespēju tālākai izaugsmei. Es sagaidu visu, kas pie manis nāk, kā iespēju tālākai izaugsmei. Tad nedaudz klusāk. Es sagaidu visu, kas pie manis nāk, kā iespēju tālākai izaugsmei. Es sagaidu visu, kas pie manis nāk, kā iespēju tālākai izaugsmei. Un tagad čukstus. Es sagaidu visu, kas pie manis nāk, kā iespēju tālākai izaugsmei. Es sagaidu visu, kas pie manis nāk, kā iespēju tālākai izaugsmei. Un tā atkārtot pie sevis tikai mentāli. Es sagaidu visu, kas pie manis nāk, kā iespēju tālākai izaugsmei. Es sagaidu visu, kas pie manis nāk, kā iespēju tālākai izaugsmei. Es sagaidu visu, kas pie manis nāk, kā iespēju tālākai izaugsmei. Ļaujiet šai afirmācijai rezonēt jūsu punktā starp uzacīm. Es sagaidu visu, kas pie manis nāk, kā iespēju tālākai izaugsmei. Es sagaidu visu, kas pie manis nāk, kā iespēju tālākai izaugsmei. Un kopā noskaitīsim lūkšanu. Kungs, palīdzi man pārvērt nevēlēšanās sātanisko vilkmi. Jo vairāk es apskauju dzīvi tavā vārdā, jo vairāk es jūtu tavu prieku.